Esiet sveicināti, mans vārds ir Aleks, esmu elpas jogas pasniedzējs. Ja, un šajā video iepazīstināšu jūs ar lietām, kas jums var noderēt tad, ja jūs mācaties meditēt, ja jūs gribat iepazīt un iemācīties meditācijas mākslu. Ja, un šajā video es jums izstāstīšu par praksi ar nosaukumu Nyasa, ja, kas ir šī tantriskā prakse, ko parasti izmanto mantra jogā. Par to jūs varat izlasīt pievienotajā saitē uz rakstu, bet šajā video īsāk izstāstīšu, kā mēs šo praksi esam integrējuši mūsu pranajāmas un meditācijas nodarbībās, ja, ar ko mēs sākam un ar ko es arī iesaku sākt meditācijas sesiju, un tā ir šī prakse. Ja. Un šī ir ļoti vienkārša prakse. Šajā praksē mēs iemācāmies apzināt un atslābināt dažādas ķermeņa daļas. Ja. Visu ķermeni. Mēs sākam ar kājām, ejam uz augšu, ķermeņa mugurpusi, ķermeņa priekšpusi, rokas, pleci, ja, un tā līdz galvai, un beigās arī seju. Ja. Seju mēs arī atslābinam un turam vieglā, dabiskā smaidā. Ja. Tad mēs esam, kad esam izgājuši šo rituālu, mēs esam gatavi pa īstam sākt meditēt. Ja. Jo ļoti svarīgi pirmkārt ir būt apzinātam, mācoties meditēt, ja, nevis domās klejot pagātnes notikumos vai plānot nākotni, un tam līdzīgi ir svarīgi būt šai brīdī. Un šī praksa mums palīdz apzināt savu ķermeni, tad mēs esam šeit un tagad. Un otra lieta, kas ir varbūt vēl daudz svarīgāka, ir mēs iemācāmies šādi atslābināt ķermeni. Ja, jo atslābināts ķermenis ir pirmais nosacījums ceļā uz pilnvērtīgu meditācijas sesiju. Un starp citu, ja jūs interesē meditācija, jums interesē apgūt meditāciju, ja, ziniet, ja, praktizēt YouTube, tas ir labs sākums, bet ja jūs gribat pa īstam nopietni iemācīties šo meditācijas mākslu, elpas meditācijas mākslu, ko es pasniedzu, tad es jūs aicinu, jums iesaku praktizēt tomēr kopā ar skolotāju. Ja, skolotāja klātbūtne ir ļoti svarīga, mācoties meditēt, ne tikai tāpēc, ka skolotājs var jums dot padomus, ieteikumus un piekoriģēt lietas, ko mēs varbūt nedaram īsti vēl pareizi, bet arī paša skolotāja klātbūtne ir svarīga, jo informācijas apmaiņa notiek ne tikai ar vārdiem un verbāli, bet notiek arī citos līmeņos. Tā kā, ja jums ir interese, ar 20. augustu mēs atsākam pranajāmas meditācijas nodarbības tiešais te Zoom otrdienas rītos 8. Nākiet izmēģiniet, varbūt šis ir kaut kas, kas jūs uzrunās, un vienmēr apgūt jaunas lietas ir ļoti noderīgi. Ja? Paldies par uzmanību, un iespējams tiksimies kādā video vai varbūt arī kādā nodarbībā. Visu gaišu!